Es strādāju šajā profesijā jau gandrīz 60 gadus. Esmu laimīgs cilvēks, jo izvēlējos medicīnu. Man ļoti patīk medicīna, patīk mana nozare, arodveselība un arodslimības, un joprojām, jau būdam pensijas vecumā, strādāju. Man tiešām dzīvē laimējies ar darba izvēli. Un es apzinājos, ka šajā nozarē būs ļoti interesanti strādāt, jo ir praktiskais darbs ar slimniekiem. Mēs ar viņiem tiekamies, mēs stādām diagnozes, ārstējam, darbā iekārtojam. Bet bez tam mums ir pētījumi. Mēs varam pētīt, kā visdažādākie darbības apstākļi iespaido cilvēku veselību. Tad ir zinātne apvienojama ar praktisko darbu. Tas man ļoti patikās jau no paša sākuma, kā es sāku šajā nozarē strādāt. Man ļoti liela gandarījuma rada rakstīt gan publikācijas, gan gatavot grāmatas. Esmu savā mūžā jau izdevusi 14 grāmatas, un es esmu gandarīta, ka varu atspoguļot grāmatās visu to, ko esmu iemācījusies, iegūst darbā ar pacientiem, iegūst darbā ar studentiem, ka es visu to varu atspoguļot grāmatās. Es to visu mācu studentiem un rodu gandarījumu, ka viņiem tas patīkās. Patīk man darbs ar studentiem, jo studenti ļoti gudri. Jaunā paudze ļoti gudri mūsdienās. Kolosāli jaunā paudze, gudra un grib zināt daudz ko un ļoti tāda mērķtiecīga. Saprot, kas dzīvē viņas sagaida un saprot, kā jārīkojas, lai saprastu, cīnās par savu vietu šajā pasaulē. Ļoti gudra jaunatne. Es ar prieku viņus mācu un dalos savā pieredzē.